Vai tu kādreiz bijis tādā situācijā, ka tu gribi sasniegt kaut ko jaunu, darīt kaut ko jaunu, spērt to pirmo soli pretī tam nezināmajam, lai sasniegtu tādu dzīvi, kā tu vēlies? Bet tajā pašā laikā tev zemapziņā vai iekšienē vai apkārt tev saka, ka tu taču to nevari izdarīt. Tu to nevari izdarīt, jo tev bija slikts atzīmes skolā. Tu vienreiz mēģināji to, tev tas nesanāks, tev nesanāks tas. Citi cilvēki tiem smiesies. Man taču nav labas analītiskās domāšanas spējas, jo matemātikā bija 3. Un tiek sarindot 1, 5, 10 iemesli, kas nostāda tev pozīcijā, ka es taču to nesasniegšu, es to nevarēšu izdarīt. Tas ir ļoti izplatīti, un tas ir saucams tas pārliecības trūkums, kas mums ir iekšienē, tas ticības trūkums sev, saviem spēkiem, kas mūs ierobežo, un kas mūs neiedrošina spērt to pirmo soli, iet pretī tam nezināmajam, bet iet pretī tam, ko mēs patiešām vēlamies. Es pats biju tādā situācijā no 16 līdz 22 gadiem, ko nebija mērķi, nebija sapņi, nebija nekādas tādas ambīcijas, jo es neticēju sev, ka es to varu. Es neticēju sev, jo varbūt tāpēc, ka man akadēmiskās zināšanas nebija tik augstas, man atzīmes bija zem vidējā līmeņa, man augstskolā negāja viegli, un tas viss ietekmēja to manu pārliecību, un es uzskatīju, ka augsti amati, savs biznesa, savs uzņēmums nav priekš maniem, ka es to nevaru, ka to var tikai tie, kam ir 9, 10, kam viss sanāk. Un to es sev ierobežoju. Te būs 3 praktiski padomi, kas man palīdzēja nokļūt no tās vietas, kur es neticu sev, līdz vietai, kad es jums cenšos pastāstīt un iemācīt, kā iegūt to pārliecību. Es varbūt neesmu sasniedzis to, ko es vēlos, bet dziļi iekšienē es zinu, ja es ieguldīšu to laiku, to darbu, to enerģiju, es sasniegšu pēc gada, 2, 5, 10. Pēc es ticu un es nebaidos iet pretī tam, ko es vēlos. Un te būs tie 3 padomi, kas man ir palīdzējuši nokļūt līdz tajā vietai, un es ceru, ka palīdzēs arī jums. Pirmais un ļoti svarīgais padoms un solis ir sagatavošanās. Bieži vien, kad mēs sākam kaut ko jaunu, kādu jaunu izaicinājumu, jaunu darbu, mums ir ilgs sagatavošanās posms priekšā. Ja mēs gribam būt 100% gatavi tai lietai, bet bieži vien mēs to sagatavošanās posmu neizmantojam tā, lai celtu savu pašapziņu un pārliecību pirms paša notikuma. Par piemēru var ņemt pagājušajā gadā. Man radās ideja braukt pa skolām un uzrunāt un motivēt jauniešus un sniegt to runu, kas man bija nepieciešams 16, 18 gados, lai es ticētu sev, lai es uzstādītu tos mērķus, tos sapņus un cīnīties par tiem. Man radās tā trakā ideja, bet man pieredzes nebija nekāda šajā jautājumā. Bet kaut kā sanāca tā, ka es noliku to datumu, ka man būs pirmā runa, man bija 3 mēneši, lai sagatavotos. Man bija plāniņš katru dienu, ko es darīšu. Izdomāt runas nosaukumu, izdomāt runas tēmu, sastrukturizēt runu, katras struktūras garumu izdomāt, ko es tur teikšu, kādi būs stāsti, kā es savienošu nākamo punktu, kā es ieinteresēšu skolēnus un tā tālāk. 3 mēnešus katru dienu es atvēlēju konkrētu laiku, lai to runu izveidotu, lai tai sagatavotos, lai viņu noslīpētu, un pēdējās 2 nedēļas es tikai viņu trenējos. Vienreiz, 5 reizes, 10, 20, 30, 40 reizes viņu runāju, atkārtoju, filmēju sevi, pirms pašas runas gāju uz skolu, viens pats ar mikrofonu runāju, bet es zināju, ka tā diena, kad bija tā runa, es biju izdarījis visu, ko es varēju izdarīt līdz tam brīdim, es biju 100% sagatavojies, un vienīgais nākamais solis man bija jādara, ir jāveic tā runa. Tas sagatavošanās posms man deva to pārliecību, ka es varu, ka es esmu izdarījis, ka es esmu mēģinājis tik daudz reizes, kad es neizgāzīšos, ka viss būs kārtībā. Ar to tas sagatavošanās posms man ļāva aiziet, uzstāties un norunāt 40 minūtes tieši tā, kā es gribēju. Kaut arī es biju uztraucies, kaut arī man bija tauriņa vēdrā, kaut arī bija neziņa un bija bailes, bet tas sagatavošanās posms ļāva man pārvarēt tās bailes un iet uz priekšu. Ar to, ja jums nav ticības sev un pārliecības sev, ka jūs kaut ko varat, atcerieties, ka jūs varat sagatavoties 110% tam notikumam, un tā sagatavošanās kalpos tam, kā jūs veiksiet to pašu darbību, kas sagatavošanās posms. Otrs ieteikums. Man tas mums lapiņas plīst nost. Un ļoti svarīgs ir noskaņošanās. Mēs veicam apjomīgu sagatavošanās darbu, bet pašās beigās bieži vien pirms paša notikuma, vai tā ir darba intervija, vai runa, vai prezentācija, vai kaut kas cits svarīgs, mēs pielādam kļūdu un nenoskaņojamies šai pašai aktivitātei. Pēdējās 15, 10, 5, 2 minūtes ir ļoti svarīgas, lai mēs savu
emocionālo, garīgo, fizisko stāvokli dabūt tādā līmenī, lai atdot 110%. Kā mēs varam noskaņoties? Pirmkārt, atceroties visas labās lietas, ko mēs esam izdarījuši, cik mēs laiku esam ieguldījuši, ka mēs esam gatavi. Otrais, uzlikt enerģisku foršu mūziku, jo mūzika ir tā, kas maina mūsu emocionālo stāvokli, uzlabo to, paceļ to, un tā mēs varam iegūt to enerģiju. Un trešais, kā mēs varam noskaņoties, ir ar spēka pozām. Ir zinātnes pierādīts fakts, ka spēka pozas ietekmē mūsu pārliecību. Kas ir spēka poza? Spēka poza ir tā poza, kad mēs vai dzīvnieki vai kāds cits ir pārliecināti, ir kaut ko labi izdarījuši, ir gandrīti, ir uzvarējuši. Ka mēs vinējam sacensībās, ko mēs redzam, ka cilvēki ceļ augšā rokas, viņi ir pārliecināti. Ka mēs esam pārliecināti par sevi, mēs atguļamies krēslā un šitā te rokas aizliekamies galvas. Ka mēs jūtamies dominanti, mēs paņemam, ieliekam rokas šitā un runājam ar citiem, skatoties uz zemi. Tās ir pārliecības pozas. Ir zinātnes pieredzes fakts, pētījumos, kad stāvot 2 minūtes šādā pozā, pret šādu pozu, kas ir tā kā vājuma poza, nevis spēka poza, 2 minūtes stāvot, tavs testosterona līmenis palielinās par 20%. Testosterona līmenis tos dominantais pārliecības hormons. Attiecīgi šajā pozā 2 minūtes tupjot, viņš testosterona līmenis samazinās 15%. 2 minūtes stāvot šajā pozā, otrs hormons, kas tev samazinās, ir kortizola līmenis, kas ir stresa hormons. Stāvot 2 minūtes, viņš samazinās tev par 15%. Attiecīgi, ja tu būsi stāvējis šitā te, bieži vien domājuši šitā te, tev viņš palielināsies par 25%. Zinātnes pierādīts fakts, ja tu esi uztraucies pirms kaut kāda svarīga notikuma, pirms prezentācijas, pirms darba intervijas, nestāv šitāds, neesi uztraucies, nedomā par to pašu procesu, bet aizies toaleti, 2 minūtes stāv šādā spēka pozā, skaties sevi, smaidi, atceries, tu esi sagatavojies, tu esi gatavs. Un tavs testosterona līmenis palielināsies par 20% un stresa līmenis samazinās par 15%. Un tas ļaus tev būt pārliecinātākam, dominējošākam, daudz skaidrākam, un tava tā presence ir tāds angliskais vārds. Tu būsi daudz efektīvāks kā cilvēks. Un trešais padoms no manas puses ir, kā mēs varam uzlabot savu pārliecību un ticību sevi, ir darbība. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam uzlabot savu pārliecību par saviem spēkiem. Tā ir darbība. Mēs varam sagatavoties, mēs varam noskaņoties, bet ja mums nebūs tā pati darbība, mēs nekad nevarēsim uzlabot savējo spēju, savējās prasmes, prasmes kaut kādā konkrētā lietā. Tas ir to darbība. Ir tāds teiciens, tas bija tāds koncepts, ko saucās par kompetences pārliecības apli. Jo tu vairāk dari, jo tu kļūsti kompetentāks. Jo tu kļūsti kompetentāks, tev ir vairāk pārliecības. Jo tev ir vairāk pārliecības, tu vairāk dari. Un tā tas iet šitā te riņķojās. Ar to vienīgais veids, kā tu kļūsti pārliecināts par sevīm, par saviem spēkiem, par savām spējām, noteiktā sfērā vai vispār dzīvē, būs, ka tu vienkārši sāksi darīt. Spērs to pirmo soli pretī tam nezināmajam, pārvarēs tās grūtības, pārvarēs tās bailes, saskarsies viņām, bet tu izdzīvos. Tās nav briesmas, tās ir bailes. Tu izdzīvos, tu mācīsies, tu sapratīsi, kas tev ir jāuzlabo, un tu ies atkal. Ejot atkal, tev pārliecība augs, tev sanāks, ja tev sanāks, tu darīsi to vairāk. Jo tu kļūsi kompetentāks, tu kļūsi pārliecinātāks, jo tu kļūsi pārliecinātāks, tu kļūsi kompetentāks. Un tā tas ies kompetences pārliecības aplis. Tā kā šie bija 3 galvenie ieteikumi, kas ir man palīdzējuši tikt no vietas, kuras netic sev, līdz vietai, kuras tiešām tic sev un saviem spēkiem. Un es ticu, ja es ieguldīšu laiku, enerģiju, darbu, tad es sasniegšu to, ko es vēlos. Un es ceru, ka jūs arī izmantosiet šos 3 manus padomus un sagatavosieties, cik maksimāli vien varat. Priekš tā sava nozīmīgā pasākuma, runas, intervijas, vienalga, kas ir, izdariet savu mājas darbu, izdariet visu, ko jūs varat. Pēc tam izmantojiet to visu informāciju, ko esat iegūs, un uzlabojiet savu emocionālo stāvokli un noskaņojieties. Neguļat kaut kādā stūrī un neutrots vai kas nu būs. Aiziet pirms tā notikuma 2 minūtes tolis, pastāvēt šitā te. Skatieties sevīm, sakiet, ka viss būs kārtībā. Jūs testosterona līmenis paaugstināsies, jūs stresa līmenis samazināsies
Jūs būsiet daudz efektīvāks un daudz vairāk klātienē tajā pašā brīdī. Un trešais, spēriet to pirmo soli, dariet. Jo tikai darbība pa īstam veidosies tā jūsu pārliecība, un tikai tā jūs spēsiet nodzīvot dzīvi, kurai nav limiti.